ASV un Eiropas akciju tirgi turpina kāpt. 4. mēnesi pēc kārtas mēs virzamies ziemeļos diezgan strauji. No tā zema aprīļa punkta jau Nasdaq, nezinu, kaut 40% droši vien ir augšā. Galvenais ieguvējs ir AI, un kā piemērs labs ir Nvidia, visiem zināma kompānija, kuras vērtība tagad ir apmēram tāda pati vai lielāka nekā 3-4 S&P sektori, kur būs pirmās patēriņa preces, kur būs enerģētika, materiāls, droši vien utilities, varbūt varam pielikt klāt vēl nekustamo īpašumu klāt katram gadījumam. Droši vien investoriem ir doma, ir cerība, ka AI parādi turpināsies vēl gadus un uz priekšu, un ja mēs runājam par Nvidia, tad, protams, Nvidia managementam izdosies bez kļūdām iziet šo posmu, un arī konkurenti būvēs. Kaut kas līdzīgs notika īstenībā pavisam nesen ar Teslu, kā labu piemēru, kura vienā brīdī, man liekas, bija savā vērtībā, varētu salīdzināt ar visu auto sektoru pasaulē. Ko tas beidzās? Tesla, protams, pakritās no tiem līmeņiem -50% bija, tagad mēs esam -35 droši vien no tā punkta. Un mums, kā, protams, ieguldītājiem, pārvaldītājiem un analītiķiem ir tādas jau šaubas un domas, par ko tad šis tirgus pārvēršas. Ja? Vai tās ir investīcijas un ieguldījumi, vai tās jau ir kaut kāda uzjautrinoša pasākums. Par to arī domās.